Jāņa Rozes grāmatnīca piedāvā. Viens no 1000 dižākajiem 20. gadsimta cilvēkiem Ošo sarakstījis grāmatu par seksu, ko latviešu valodā izdevusi izdevniecība Sētava. Ik viens var radīt bērnus, tas nekādi nav saistīts ar seksa izpratni. Ik viens var arī apprecēties. Dzīvnieki vairojas, bet tas nav iemesls ilūzijai, ka tie kaut nedaudz izprastu seksu. Patiesībā seks nav zinātniski izpētīts. Nav īsti izstrādāta neviena seksa filozofija vai zinātne, jo visi domā, ka to jau pārzina. Nevienam nav vajadzīga zinātne par seksu, un tā ir cilvēces lielākā liksta. Seks ir jāapgūst pašam. Nav neviena, kas to iemācītu, nav skolu, kur to apgūt. Tādas nav pieņemts veidot. Visi drīkst saindēt tavu prātu ar aizspriedumiem pret tuvību. Bet neviens nedrīkst mācīt patiesību. Neviens netiecas padarīt tuvību par mākslu, lai gan tā patiesi tāda ir. Dzīves enerģija sakņojas seksā. Tu esi piedzimis, tātad jau esi saistīts ar seksu. Šo un vēl citas grāmatas meklējiet visās Jāņa Rozes grāmatnīcās.